labrīt. Nu, vispār. Labrīt, Strausdiņš! Labrīt! No Red Bull ringas sestdiena galvenās sacensību diena ir klāt. Tūlītās pēc pusstundas jau kvalifikācija. Redzam, mašīna jau tiek sildīta. Un, jā, divas kvalifikācijas. Pirmajā tad priekš pirmā brauciena, otrajā kvalifikācijā kvalificējas otrajam braucienam. Un pēc tam, jā, protams, arī šodien ap divu braucienu. Paldies, ka izslēdz dzinēju. Tas nozīmē, ka varam arī kaut ko dzirdēt. Mums ir jaunums. Jā, labi, viens tas mēs izlikām riepas saulītē pasildīties, arī loģiski, to dara arī visi. Bet otrs, ka mums nav sarunu iekārtas atļauts šajā čempionātā, un tad mums ir jaunums. Ja? Mums ir jaunums, mums ir pitboards. Nu, labi, ka mums kaimiņiem ir, līdz ar to mums arī tas nozīmē, ka ir pitboards. Parasti Roberts ļoti daudz sazinājās ar Leo un runāja un tā, un tagad ir, nu... Vairs nav. Kāpēc tas nav nemaz tik lēts īstenībā? Pitboards? 300 eiro. 300 eiro. Skaidroju, kāpēc nevar būt radio saziņa? Lai neveidotu komandu stratēģijas. Okay. Lai nebūtu tā, ka viens palaiž, otrs nepalaiž, viens pietur kādu, vai palīdzētu tīmētiem, tā kā, lai nevarētu. Back to basics. Back to basics. Man nofilmē, ko Leo dzer. Red Bull? Jā, Leo ar Red Bull ir ļoti redzes skats. Tas nozīmē, ka grib ieiet nopietni, kā saka. Mūsu kaimiņi arī ir salikuši dzinēju, viss rūc, viss strādā. Neko jau gatavo riepas arī. Atnes mums kastīti ar dzērieniem, kā paldies. Everything all right? Super. Tā kā, jā, arī kaimiņi lietuvieši dosies trasē. Ready to race. Labi, braucam ārā uz kvalifikāciju. Kāpēc mēs stāvam 5 minūtes ātrāk tur, lai būtu pirmie, vai? Viņš gribēja uzsildīt riepas un bremzes no šejienes izbraucot līdz turienē noturot. Lai temperatūra akumulētos ilgāk. Bet mēs esam vienkārši very superstitious. Viņš tāds, ka tev balss arī ir very superstitious. Witchcraft. Es būros pa nakti. Snores and talks at night and he has an app that records snore. Okay. Fucking wizard. German wizard. I didn't know that I speak. Something new. Yeah. Live and learn. Live and learn. Tātad, jā, Leo bija uzdots 3.1.6 uzbraukt, viņš uzbrauc 3.1.5. Kā malacīts. Kas ir ar to park fermē? Pieskarās mašīna. Neko nedrīkstēs. You can't touch the car. Park fermē is against your box and you cannot touch the car. No, nothing. Neskaramies klāt mašīnai. Tātad, jā, ar šo mums kvalifikācija ir noslēgusies. Vēl ir 3 minūtes. Nav vērts pušot. Vēl aizvien esam priekšā 1,1 sekundi. Pēc otrās kvalifikācijas. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tikko, jā, likās, ka mēs nevaram skatīties klāt mašīnai, bet tas izrādās pēc otrā kvalifikācijas. Jā, mums tikai noslēgušies kvalim. Vēl ir otrs kvals, jo 0,9 sekundes priekšā tuvākajiem sekotājiem, kas mums ir lietuviešu kolēģi, kuri vakarā mainīja dzinēju. Līdz ar to viņi noteikti arī ir priecīgi. Šobrīd notiek arī diskusija starp Leo un Robi, ko darīt ar riepām uz otro kvali. Yes, let's put the new tire. Look.
You turn here, standing car, and it's not a lock. No, that's not bad. Not a lock. It's not a lock. Yeah, it's not a lock. No. Okay. Let's put the new set and we check if it does the same shit. Okay. Valsts sākās, jā. Ieliesim ātri degvielu. Valsts 20 minūtes, līdz ar to nav baigā steigta. Tagad ir uzdevums. Kā priekša bloķējās, bet ABS kļūdas nav, ka vienkārši ABS netika galā ar uzdevumu. Jautājums, kāpēc? Jo viņam panelī, jā, var redzēt visos datos, logos, un tu redzi visu tešu, un tur bija rozā lampiņa. Ko viņš tur nelietot, viņš saskaļ 5? Nāc, jo tad zina, ko dara. Čatā kaut ko raksta par pirmo golfu. Dievs mans lietas, ka viņš zina, ko dara. Brīdī, ka likās, ka viņš nevar uzbraukt ātrāk, nekur vēl. Viņš teica, ka viņam vēl 20 iepriekšējā kvalifikācijā. Viņš atrada. Labi, ja mums riepu sapaka, ka viss kārtībā. Nu, tu nebūs kārtībā. Viss labi, -9 nozīmē 9/10 priekšā. Tātad, jā, 0,8 kaut kas. Tā kā viss labi. Ir gan pēc otrā kvaļa pieskarties. Nedrīkstam vairāk. Jo you found the 2 tents, ne? I found them, yeah. I'm happy. Good We job. can get car in a bit. Tad drīkst stumt iekšā, ja? Parfermē ir boksos, bet nedrīkstam strādāt pie mašīnas. Aplikācijā saņemsim informāciju, kad ir beidzies parfermē. Kā mēs esam pirmo reizi šajā čempionātā, negribās izdarīt kaut kādas stulbas, muļķīgas kļūdas, kur dēļ mums tur anulē kaut kādu rezultātu vai tam līdzīgi. Tāpēc arī ir tāds nosacīt neliels stress par to. We'll get weighted again. So you're fast, not in Baltics, not just in Baltics. It is. Yeah, prove that. Nu, kaut kā interesanti. Bišķiņ nesaprašana un visiem bailes, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Tad ir bišķiņ, ka nofinišējot. Parkfermē nav, parkfermē ir tavs pitboks. Un mēs, protams, būdams ar lielu aci strasdi, mēs redzam, ko citi izdara un tādā. Kāpēc viņi varam, mēs nedrīkstam? Now I can go sleep. But not for long. I think Yes? I don't know. you have 1 hour and 10 minutes to get your strength together back. I'll go have a nap. Okay. See you. See you. Pēc 5 minūtēm jābrauc ārā. Nāks virsū. Saulītē. Tagad sākās īstās sacīkstes, tā to varētu nosaukt. Kausus dalu pēc sacensībām. Līdz ar to uzvarēt kvalifikācijā ar 1, viss forši, viss labi. Šajos startos vienmēr kā pirmajam grūtāk startēt, tev jāzina visu procedūru. Jā. Valdis ir izlasījis visas noteikumus un šobrīd skaidro Leo. Jo, nu kā, nu tev, cik tev tur api 1, 2, kad tu vari startēt, kas notiek un tam līdzīgi. Un izstāst Valdis visu, kas un kā. Jo starts jau ļoti būtisks ar šiem auto. Visi jau ir izdzinuši savus auto. Saulītē jau 11. gatavam auto un braucē. Tā kā mēs esam pirmie, tad jābrauc secībā pareizajā ārā uz pirmo braucienu. Un Strasdiņš, kā jau profesionāls ar lietu sargu. Pitboy. Gatavi mēs esam. Robert. Pēc 4 minūtēm jābrauc ārā. Kā saka, jo lielāks meistars, jo lielāka pauze. Pārdoti neskaitām Porsche šobrīd. Jā, bija minūtes signāls, 3 minūšu signāls, tāpēc visi, izņemot viens mehāniķis, ir aizgājuši prom. Jā, Iki un tā. Jā. Tā mums starta brīdī, laikam, mums nedrīkstēsim tur atrasties. Atnāc augšā nofilmēt startu, jo lejā nedrīkst stāvēt, līdz ar to vispār neko nevarētu redzēt. Tā kā, tūlītās pirmais Leo un mūsu starts.
nebija perfekts starts, man liekas, ka Klepiks pat nedaudz tuč labāks bija, bet iegāja. Bija iekšmā un pirmajā pagriezienā aizgāja kā pirmais. Klepiks aizvien neliels jau pārsvars izveidojums. Kaut kam ir jāpašo. Es brauktu lēnāk, tad tagad visiem būs papildus sapnes daļa viņa. Jā. Mēs nokavējam finišu karogu. Sorry, guys. Es skatījos uz Job lielo. done. Job done. Viss. Give me a four. Or Marius also first. Valdi. Perfect job. Go, Robert! Urā! Urā! Brauciens noslēdzies, kā jau minējām, ar visu to, ka iedeva 10 sekundes par nepareizu starta pozīciju. Beigās bija 20 ar kaut ko priekšā otrai vietai, un tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Good job! Yeah, you get 10 second penalty, you go 20 above, so that's good. Tā, tur būs uzdevums Leonas kā. Overall of the first round, sprint challenge, sprint race, Red Bull Ring, Leo Messenger from France, Roger Racing. Let's play the France anthem. Mēs šobrīd vēl nesaprotam, vai ir vaļā, vai nav vaļā. Pak fermē. Second race in this car. Really? Before it was 325 BMW Cup. And then previously tarmac rallies. Really? Yeah. No experience. No, he's just good. He's good. Can we take the car? No. Nu nav jau mums zinām šīs procedūras, jā. Nu, labi, nezinu. Es nedzirdēju, es klausījos, ko tas čalstē. Jau nav svarīgi. German car made in Italy. Tā, nu, bišķiņ jau norimušas tādas tuč emocijas pēc pirmā brauciena. Kaut kādi minimāli mums tur darbiņi ir. Kaimiņiem bišķi vairāk, tur kaut kādas sadursmītas bijušas. Tikmēr mums top pusdienas. Jau ir uztapuši nu vēl stunda līdz braucienam, tā kā ir īstais laiks paēst. Jāni un Jāni ir gatavs ēdiens. Robis bija uz rezerves daļu veikaliņu. Robert, ko tu nopirki? Es nopirku augšējo A1, priekšējo. Origināli taile, jā? Jā. Kā Čals teica, motorsport, what do you want? Nu, cik bija? 759 bez nodokļu. Ar nodokli, tad, nu jā, paši skaitiet. Robi, cik jāsasniedz temperatūra mašīnai, lai mēs varam braukt? 80 grādus. Also silda arī kāra, teiksim tā. Ready for race 2. 10 minūtē mūs laidīs ārā. Šoreiz mēs tā laicīgāk. Mums ir cirka strāzdiņš, rekur. Labs vaibiņš. Muzons skan, saulīt spīd. Mašīna arī spīd. Just having fun. Yeah. Cirks skola. Magic juice. Magic juice. Iesildīšanās aplis.
pacīnīties, Leo. Nācās pacīnīties. Let's go! Good job! Good job! Good job, team. Good job! Good job. Good job! Bija ko pacīnīties, Leo. Interesanti, jau skaisti un neviegli. Tīri. Krūti jau stāvēt pašā priekšā ir parasti. Dabūja gan iesvīstiņš bišķi. Jā, es nav tā, ka nekad neiesvīstiņš. Jā. Es domāju, viņš ir riktīgi kaifiņi noķēra tagad otrajā braucienā. Te pirmie 3 apļi čalītas pakosties, tas bija kaut kas. Yeah, how to fight, yes. But it was fun, yeah? Yeah, it was fun to fight, yes. It's always fun. All clean, everything was okay? Yeah, all good. Nice weekend. We'll come back happy. Good job, man. We got it, guys. And the win again to our fast driver from France, Leo Messenger, Rode Racing. He won in the sprint race number 2. And the trophy will be represented from Jörg Bergmeister. From former winner to new and future winner. Also, I want to hand over the trophy for the overall win in the race number 2 sprint race, also to Leo Messenger from France, represented from Johanna Ryder. Series organizer, Porsche Sprint Challenge. Thanks again, and there's more to come in the afternoon. One for the office, and also one we for have the our living room, endurance one for race the in the garage, afternoon starting around 4 figure out o'clock. what the Please come back. Then after the next plan is like she says, oh yes, you should try. Then Porsche Motorsports dealership for road racing. Right? Then we work. Then we good. Then we get 30% off parts. Oh, everybody's happy. Fonā var dzirdēt, ka turpinās sacensības. Tas ir endurance, 1 stundu garš, kur var piedalīties 2 piloti. Nu, ņemot vērā, ka mums ir 1, kurš grib braukt, tad mēs endurancā nepiedalāmies. Un mums, principā, nedēļas nogale noslēgusies. Robert! Jā! Nu, ko var pastāstīt? Bomba, forši! Braucām, ieraudzījām, uzvarējām, jā, bet, protams, šis čempionāts nav tas grūtākais un sarežģītākais vai ar vislabākajiem brauc vai visprofesionālākajiem brauc šis vairāk džentelmeņiem, bet tomēr vienmēr uzvarēt nav viegli un jebkuras sacensības. Un, lai kaut ko sākt, bija jāsāk ar šo viennozīmi. Jā, esmu priecīgs par padarīt. Es domāju, ka tieši tā laba vieta, kur atbraukt, apostīties ar Eiropu. Jā, iepazīties, uzreiz saprast, kā tas notiek, jo, ja mūs iemestu daudz kādā karēra kāpā, jā, konkurētspējīgā čempionātā, tad tu vismaz to vieglu apostīšanos tev būtu daudz grūtāk. Un, ja kaut ko vajadzēja, mēs ietu, ko darīt, kam ko prasīt. Tad sākumam viennozīmīgi. Kur ir mūsu 4 bullīši. Kaut ko vēl te mašīnām. Es pat nezinu, ko viņi dara. What are you doing, Linas? Just checking. Checking, okay. For the next race. Okay, for the next race, good. Jā, Linas un Jānis kaut ko te darbojās, tikmēr Strasdiņš jau sāk krāmēt busu. Tā kā sākam krāmēties lēnā garā un ilgais ceļš kāpās, kā saka. Valds ar Robertu lidos biznesa klasē, protams, atkal. Ryanair biznesa klasē. Nu, lūk, viss, esam novākušies. Esam salikuši, nu nevis esam, bet Strasdiņš ar Rudzīnski salika traileri. Linas, goodbye! Thank you very much! Un viss, dodamies. Lietas līst, tāpēc jābrauc prom. Lecam pa vecam. Tāpat kā pagājušais Rudzīnskis pie ruļļiem sākumā. Mēs uz maiņām. Es Austrijā braucu. Nu jā. Nekā.
Tā kā tā, let's go! Dodamies māju. Pārbaudam arī eļas līmeni.